Viņi uzlika viņu tā kā balstu papīru, un tad viņi apsina, un tad viņi attaisīja vaļā, un tad sakanīgs bija atspins, un tas baltais taisīja, ko viņš gulēja. Pareizi. Kas tev pastāstīs šo stāstu? Skauties, jā. Nu, paklausīsimies, ko Inese saucināt. Viņi varbūt skolotāji zina kaut ko vairāk, varbūt, ka viņi zina kaut ko tādu interesantāku, kā tam varonim bija vārds, kurš bija ievainots stingri, jā? Un kāpēc ir sarkanā un baltā, un kas ir sarkanā un kas ir baltā krāsa tieši, jā? To jums Inese skolotāji tūlīt pastāstīt. Jā, un pareizi stāstīt. Bet, nu, pirmā karoga, mūsu karoga izcelšanās vēstures ieraksts bija tāda Indriķa grāmata. Vēsturnieki ierakstīja, tas bija sen atpakaļ 1279. gadā. Tas ir 700 gadi atpakaļ. Redziet, mums Latvijai tagad ir 90 gadi. Bet šis stāsts tev ir 700 gadi atpakaļ noticis, ja? Ka pie Rīgas zīmījās latviešu virsaicis Namejs ar vācu iebrucējiem. Vācu iebrucēji jau gandrīz bija padavušies, viņi pacēla gaisā baltu karogu. Tajā laikā vācu iebrucējiem bija baltā krāsā karoga. Bet pēkšņi nejauši tika ievainots mūsu Namejs. Un viņu, vai nebūtu jāgulda uz netīras zemes, uzguldīja šī baltā karoga. Uzguldīja viņu un atsteica, kā tu teici, ja? Bet Namejs sasauca visus savus cīņu biedrus un teica: zvēriet man, kaut es arī nomiršu, bet mēs vienalga esam latvieši, mēs nedrīkstam padoties, un mums ir šie vācu iebrucēji jāizdzen no mūsu Rīgas. Viņš arī nomira, diemžēl. Un tā viņi tina ārā no šī karoga, protams, šeit bija, atvēra karogu vaļā, vienā pusē sarkanas un otrā pusē sarkanas. Un tieši tā kā tu teici, šeit, kur viņam muguriņa bija, jā, tur palika balti. Šo karogu latviešu karavīri uzsprauda uz durkļa, augstu pacēla virs savas galvas, tad tā karogs bija slasīts ar viņu virsājuši asinīm. Viņi bija daudz mazāk nekā vācu iebrucēji, viņi aizdzina viņus.